Autolaiks kopā ar Andri Grīnvaldu. Trešdienās uzreiz pēc 5:00 pēcpusdienā. Jā, tā sveicināti trešdienā pēc 5:00 pēcpusdienā. Kurzemes radio Autolaiks ir klāt. Praktiski jau varētu teikt, ka mēneša vidū tāda starpsvētku nedēļa mums ir sanākusi starp diviem valsts svētkiem. Vieni par otru nozīmīgāki gadījumi valsts dzīvē. Tā kā es domāju, ka visiem būs iespējas gan sajust kaut kādu prieku un lepnumu par savu valsti, gan arī varbūt vienkārši izmantot kādas papildu brīvdienas, kas arī nav mazsvarīgi šajā tumšajā rudens laikā. Bet, lai kaut kā to laiku padarīt gaišāk, es domāju, ka būs interesantas ziņas šodien no auto pasaules, varētu teikt, tādas autotehnoloģiju ziņas. Gan jau būs arī kāda skaļāka mūzika, vairāk gan jāsaka tāda mūsu nacionālā mūzika, lai parādītu, ka arī mums ir ko šajā jomā likt uz galda, tā teikt, ja runājam par braucamu mūziku un par tādu, kas arī atbilst valsts svētku laikam. Būs mums arī, protams, šodien konkurss. Konkurss jautājums arī saistīts ar brīvdienām, tā kā viss vienā tādā brīvdienu noskaņā faktiski varētu teikt, un gan jau būs mums interesanti piedāvājumi, interesantas lietas, ko nepalaist garam. Tā kā sekojam autolaikam šodien, un varbūt tādā nelielām šausmām sākam domāt par to, ka novembris jau drīz būs cauri, jo decembris tuvojās ar visu, kas no tā izriet ar dāvanu, drudzi, Ziemassvētku vecīšiem un vispārējo. Starp citu arī šai ziņā Kuldīgā būs interesanti jaunumi, bet par to varbūt kādu citu reizi, un varbūt, ka ne tieši autolaikā. Bet sākam ar tām autotehnoloģiju ziņām, kā jau sākumā te apsolīju. Sāksim ar Amerikas Savienotajām valstīm. Carnegie Mellon universitātes pētnieku grupa, tāda tipiska amerikāņa Ozaka Tonguza vadībā, jau kopš 2009. gada strādā pie tā saucamās intelektuāli virtuālās luksuforu sistēmas izveides. Šīs sistēmas darbības princips balstās uz dabā novērotiem skudru, bišu un termītu transporta plūsmu savstarpējās sadarbības principiem. Kas ir pavērojuši šos dzīvniekus, tie zina, ka tur nekāda aizķeršanos nekad nav. Nerunājot nemaz par skudrām un termītiem, bet arī bitēm ielidošanas, izlidošanas laika, augstumu un viss pārējais ir ļoti precīzi saskaņots. Un interesanti, ka šo kukaiņu plūsmas automātiski regulējās, krustojoties to kustības trajektorijām, priekšroku nosakot pēc tā, kura kukaiņu grupa ir lielāka. Mazākā grupa lielāko laiž garām. Tādā veidā satiksme viņiem regulējās, ja tā var teikt, ļoti veikli. Un šobrīd īpaši izveidotā darba grupa ar $2 miljonu finansējumu mēģina šo pašu principu iemācīt luksuforiem. Ja tas izdotos, tad aprēķināts, ka no 40 līdz 60% apmēram varētu samazināt gan sastrēgumos pavadāmo laiku, tātad viena no lielākām vērtībām cilvēku dzīvē, gan, protams, arī nodedzinātās degvielas daudzumu, un piedāvām vēl varētu arī tā kā padarīt mūsu dzīvi zaļāku, ekoloģiskāku, sevišķi jau lielajās pilsētās. Jau ar to Ameriku esam sākuši un ar tām lielajām pilsētām, tad pēdējā laika droši vien modernākais vārds pats par sevi ir inovācija. Man gan gribās teikt jauninājums latviski, tad lūk, ASV kompānija Mastershift ir radījusi interesantu jauninājumu. Tā saucamo luksuforu sacīkšu, mazā IQ ar lieliem automobīļiem cēlāju vidū vai pat zemāk līmeņa autosacīkšu dalībnieku vidū populāru domājams ierīci, kura ļaus bez tādas ļoti dārgas elektronikas un sarežģītiem risinājumiem, jaunu velosipēdu izgudrošanas ar mehānisko pārnesumu kārbu aprīkot automobīli, pārbūvēt pārnesumu pārslēgšanai sekvenciāli. Tātad ar sviru vai pat zemstūras divām svirām, vienkārši bīdot attiecīgi grīdā esošu sviru priekš un atpakaļ, vai šīm zemstūras svirām darbojoties kā pirmajā formulā. Pats par sevi jau tas varbūt nekāds īpašs jaunums nav šāds pārslēgšanas veids, bet tas pluss ir, ka praktiski šī ierīce salīdzinoši lēti ir uzstādām jebkuram automobīlim ar mehānisko pārnesumu kārbu. Pārnesumu pārslēgšana notiek 250 līdz 300 milisekundžu laikā, nodrošinot iespēju pārslēgties uzreiz par diviem pārnesumiem, ja tas ir nepieciešams, un pasargājot no kārbai liktenīgām kļūdām, pārslēdzoties nepareizi. Teiksim, no 5. uz 1. uzreiz lielā ātrumā braucot. Vadītājiem
vienīgi jāpierod pie tā pārslēgšanas algoritma, kas ir šāds vispirms pārnesums, un tikai tad tāds īsts piesitiens sajūg pedālim, kad arī pārslēdzās šie pārnesumi. Bet tā kā sistēma izstrādāt kopā ar Chevrolet sacīkšu komandu, šķiet, ka tur viss būs kārtībā, un domājams, ka populārai tai sistēmai vajadzētu būt. Jautājums tikai, cik tā maksās. Beļģu tehnoloģiju universitātes studentu grupa, varētu teikt tādi īsti autosporta entuziasti, savu sapni par dalību šosejas autosacīkstēs atrisinājuši visai neparastā veidā. Savu sacīkšu automobili viņi ņēma un vienkārši izprintēja. Tas gan jāsaka ne jau uz parastu printeru, kāds mums katram ir mājās, bet vēl joprojām ļoti ekskluzīvā 3-dimensiju printeri. Tāda ļoti interesanta agregāta, par ko savulaik jau es nedaudz stāstīju auto laikā, un tad lūk šis 3-dimensiju printers. Auto izveidoja vienu aiz otru, uzklājot ultraplānus polimēru sveķu slāņus un izveidojot automobīļu virsbūvi. Auto gan domāts tā saucamās iesācēju Formulas T sacīkstēm, tādēļ motora jauda ir tikai 115 zirgspēku, maksimālais ātrums mākslīgi tiek ierobežots 140 km/h, bet, ņemot vērā mašīnas mazo svaru, tikai 280 kg, 100 km/h tiek sasniegt tikai 3,2 sekundēs, tā kā tik mazam automobīlītim tiešām ļoti iespaidīgi. Pagaidām lielākās problēmas esot ar dzinēju izprintēšanu. Tas esot jāliek tāds, kāds ir, gatavs jau, bet tās arī esot risināmas. Toties vieta vēsturē jau gan studentiem, gan pasniedzējiem no šīs grupas ir garantēta, jo pasaulē tas ir pirmais izprintētais automobīls. Tie risinājumi, kādi mums jāatrod dzīvē, mēdz būt ļoti interesanti. Sevišķi jau varbūt negaidīti ir tie, kas ir saistīti ar pašu cilvēku. Un, kā zināms, cilvēks, jeb autovadītājs, ir bieži vien tas vājākais posms tai ķēdē starp automašīnu un ceļu. Tādēļ franču zinātnieki ļoti nopietni pievērsušies satiksmes drošības jomai, un viņiem izdevies rast jaunu risinājumu ļoti svarīgai drošības problēmai - nogurumu radītāju vadītāju neuzmanībai. Kas bieži vien noved ne tikai pie, teiksim, tādas netīšas braukšanas joslu maiņas, bet arī pie aizmigšanas un vēl nepatīkamākām sekām. Tad, lūk, Bordo Nacionālā zinātnisko pētījumu centra speciālisti ilgstošajā eksperimentā vairāk mēnešu garumā noskaidrojuši, ka tradicionālās kafijas krūzes vietā nogurumu un pat stresa vadītājām varot mazināt zila gaisma automobīļa salonā. Izrādās, ka naktī šādā apgaismojumā cilvēka organisms izstrādā uzmanību un koncentrācijas spējas paaugstinošas hormonus, un vēl viens pozitīvs blakus efekts varot būt arī acu apžilbuma samazināšana no pretī braucošo mašīnu lukturiem. Es pat, man šķiet, atceros, padomu laikā bija kaut kādi, vai kooperatīvu laikā kaut kādi tādi zili lukturīši, ko likt pie mašīnu logiem klāt. Tad pētījumi gan vēl turpinās, lai noskaidrotu, kā šī gaisma salonā iespaido tos cilvēkus, kuriem, kur kā paši apgalvo, viņiem traucē naktī braukt. Bet tas gan vēl nav tas trakākais un nav arī pats galvenais. Ir vēl arī citas lietas jāatrisina. Un jāsaka, tas arī nav tas šokējošākais paņēmiens, kā novērst autovadītāju nogurumu, jo 2009. gadā Ķīnā ceļu policija izdalīja šoferiem vairākas tonnas aso sarkano piparu. Apēdot aso sarkano piparu, protams, ne par kādu gulēšanu tuvāko 3-4 stundu laikā nav ko domāt. Galvenais ir starp asarām ceļu ieraudzīt. Tā kā tie paņēmieni mēdz būt diezgan dīvaini un pat brīžiem nežēlīgi. Bet galvenais, ka tik droši uz ceļa. Es domāju, ka pilnīgi droši arī tas, ka auto laikā ir muzikālās pauzes. Kā jau teicu, šodien tās būs tādas ar nacionālu pieskaņu. Tad, lai aiziet kāds labs troksnis. Autolaiks. Normāli. Man, piemēram, šausmīgi traucē gaisma salonā. Es pilnīgi nevaru Pilnīgi nevaru. Man rāčam spīd tas, kur pabraukt. Es mūžīgi viņu aizkrāmēju ar kaut kādiem papīriem vai kaut kā aizlikt, un es nevaru pabraukt. Man kaut kā no raļa laikiem ir iegājies, mēs pat dopā griezām aparātus un es cējies. Neko, pilnīgi tumšs.
Man māsai arī jau Viņam jau tā lampiņa tāpat jau deg, ja, kas spīd uz stenogrammu. Tas elektroniskais kilometru skaitītājs, jā, spilgts, zaļš, tā vēl viss tās lampiņas, kas tur nelēja spirometru. Mierīgi foršā, un galīgi blāvs, galīgi tumšs. Jā, super. Ja tev kaut kas notiek, tad tev iedegsies tāda lampa sarkana, un izskatā tāpat būs skaidrs, par ko ir runa. Baigi, citreiz bez jāra šitā tālo gaismu zilais tas tur. Nu, kad tu esi ieslēdz tālās gaismas un brauc, un viņš tur kaut kā ar pirkstu. Lai viņš šausmīgs pildi, bet viņi tādi speciāli jātais, ja tev dienā ir, ja neredzēs, ja viņi būs blāvi. Man redz, kā pasties latvieši, taču pirms cik gadiem jau jūrmalnieks viens izgudroja tālās gaismas, kuras var turēt visu laiku un nespīd acīs pretī braucošam. Viņam bija tā lēts, tā kā kaķa atstāda formā. Viņi dīvaini baigi izskatījās, bet viņi reāli bija izmēģinājuši un tiešām nespīd acīs un tu visu laiku brauc ar tālo. Un tāds, jā, to noērēja, nevarēja neko nopatentēt, šita nevienam nevajadzēja, baigās naudas prasīja, jā, ražošanā neaizgāja. Tagad Opels un kas tur vēl tie piedāvā 6 reizes sarežģītākas sistēmas, kas dara to paši, jā. Kas ar kaut kādām tur klapēm, tur regulē tos stārus atkarībā no tā, kur un kā. Bet redz, kā mēs nosēžam to, kas mums ir, jā. Pēc tam brīnamies, mums nekā nav. Normāli. Kur mēs ņemam nos? Cik viņš tur zāģē? 2 minūtes. Kā minūte? Nē. 2 spēlēm. Jā. Kā tev ir ar laikiem? Lai spēlē. Tad tas tāds baigi garš nav. Troksnis nāk un nāk un nāk un nāk, nāk. Troksnis nāk un nāk un nāk un nāk. Troksnis nāk un nāk un apēr. Un uzdzer virsū. Tev limpen? Ko? Limpen tev? Nē, man ir H2O, jeb kā aboliņš teica H2O. H2O. Tas no krievalodas aizgāja. Arī šakistiem tāpatās, ka ir tāds laukums, ašs, jā, tur sākumā, no krievalodas. Uzmanību visiem autobraucējiem! Autolaiks! Autolaika turpinājumā Grosa auto ziņas tieši īpaši Kurzemes radio klausītājiem, tuvojoties novembra vidum un arī, protams, droši vien, ka lielākajiem valsts svētkiem, valsts dzimšanas dienai, un tādēļ arī sagatavots pietiekami daudz dažādu interesantu dāvanu ļoti lielai daļai no valsts iedzīvotājiem. Ļoti liela daļa no valsts iedzīvotājiem ir autobraucēji. Tad lūk, tikai novembra mēnesī visos Grosa auto veikalos un servisos vairāk kā 5000 preču par totālās izpārdošanas cenām atlaides līdz pat 70%. Varēja jau tad arī gandrīz 100% atlaist. 70% tas tiešām ir ļoti daudz, un piedāvām šajā izpārdošanas preču klāstā ietilpst eļļas, zobsiksnu komplekti, rievsiksnas, rumbu gultņi, bremžu kluči, sajūga troses, eļļas, daudzas mašīnu detaļas no ārzemju piegādātājiem, dažādām markām, kaut vai populārākajām Audi, Ford, Opel, Volkswagen, BMW, Volvo un tā tālāk. Kā uzzināt, vai precē ir šāda totālā izpārdošanas cena? Salīdzinoši vienkārši mūsdienās informācija tehnoloģija laikmetā internetu veikalā igrosauto.lv jāmeklē akcijas atzīme totālā izpārdošana. Un tas nozīmē, ka preci var iegādāties par ļoti labu cenu, bet, protams, ja iznāk iegriezties Grosa auto servisā vai veikalā, pieiet, pajautājiet speciālistiem, meistariem, viņi jums pilnīgi noteikti to visu parādīs un pastāstīs. Tāpat ir tāda sadaļa meklēšana pēc auto markas un modeļa.
Nu, tur jāizvēlās konkrētās mašīnas marka, modelis, dzinēja tilpums, un tad uzspiežot kreisajā pusē uz pogas totālā izpārdošana, tiks īpaši jums atlasīts visas autodaļas tieši jūsu mašīnai, kurām ir totālās izpārdošanas cenas. Nu, vēlams, lai sakrīt šīs detaļas ar tām, kuras jums ir vajadzīgs. Bet, nu, interesanti kaut vai paskatīties vien. Savukārt, Grossauto noliktavas preču klāsts ir papildināts ar ļoti kvalitatīvām čempionu zīmola logu tīrītāju slotiņām. Nu, tur tiešām jāsaka, ka šī kompānija varētu būt viens no čempioniem logu tīrīšanā pasaulē automobiļiem. Nu, un šo slotiņu klāstā ir arī tādas slotiņas kā Easy Vision un Aero Vintage Viper Blades, kas atbilst oriģinālo rezervas daļu kvalitātes standartiem, nu tātad visaugstākajiem. Un piedāvām diezgan plašs klāsts ir pieejams ar dažādiem garumiem. Šīm logtīrītāju slotiņām 35 līdz pat 75 cm garumā. Nu tādu kārtīgu logu vajag, lai būtu ar ko slaucīt. Čempionu logu slotiņas, jāsaka, ļoti labi pieguļ stiklam un arī, nu, jāsaka, ka diezgan labi iztur arī tāda lieta kā apledošana, kas, diemžēl, ir bēdīga. Tās iespējami ilgi neapledo, ilgi kalpo, viegli uzstādāms un, jā, starp citu, interesanti, ka tām ir arī atgādinājuma indikators, kas palīdz noteikt to brīdi, kad tās slotiņas ir jāmaina, jo, nu, parasti jau latviešu autobraucējiem tas brīdis iestājās tad, kad pirmā slotiņa notrūkst vai kas cits gadās, ja, ekonomējam. Nu, tālūk, tuvojoties 1. decembrim, par ko jau pirmīte arī nedaudz bija satraucies, auto būtu, protams, obligāti jābūt aprīkotam ar ziemas riepām, kā jau mēs to atceramies, un tādēļ vēl ir iespēja parūpēties par ziemas riepu iegādi Grossauto veikalos un servisos. Visām ziemas riepām atlaides no 35 līdz pat 39%. Piedāvām pērkot 4 Goodyear vai Dunlop riepas uzreiz, varat saņemt vērtīgas dāvanas, nu, kas pats par sevi vienmēr ir patīkami, kā jau uz Ziemassvētku virzienā dodoties. Nu, ja vēl jūs tad esat Statoil Extra kartes īpašnieks, nu, tad noteikti iesakām izmantot īpašo piedāvājumu, kas nozīmēs izdevīgas cenas ziemas riepu iegādei, montāžai un arī pārējiem pakalpojumiem. Nu, ja ar Statoil Extra karti ņemam šīs sezonas jaunumu, ziemas riepu Goodyear Ultra Grip Ice Arctic, tad tā maksās tikai 55 lati, nu, kas par sezonas jaunumu, domāju, ka nemaz nav daudz. Vēl jau vairāk tas nav daudz par pašu drošību uz ceļu mūsu trakajos ziemas apstākļos, neprognozējamajos. Un visātrākais un ērtākais veids, kā var noskaidrot gan riepu, gan logu slotiņu un citu autodaļu cenas, ir Grossauto internetu veikals igrossauto.lv. Nu, protams, Grossauto izmanto gadījumus, sveic visus savus klientus ar pienākošajiem svētkiem, informē, ka rūpējoties par klientu ērtībām, visi Grossauto veikali un servisi strādās arī svētku brīvdienās, tā kā novērtējam to. Paldies, Grossauto. Nu, protams, ar darblaiku sarakstu varēs arī iepazīties mājaslapā www.grossauto.lv sadaļā informācija un jaunumi. Domāju, ka sadaļa informācija un jaunumi no Grossauto nākamajā auto laikā nekur nepazudīs, tāpēc paldies par uzmanību šodien, un pēc nelielas pauzes runājam tālāk jau par kaut ko, kas ir saistīts ar Latvijas autobūvi. Autolaiks. Uztraukums, steiga, bezmiegs, stress, nervi galīgi netur. Aptiekār, vai ieteiksiet kādu nomierinošu līdzekli? Tikai Nervostrong, jo Nervostrong ne tikai nomierina, bet arī stiprina nervus. Un ko tas nozīmē? Stiprina nervus. Tas es nevaru atslēgties. Vienu mirklī. Ar āmuri. Aiziet ciet. No stresa nav jābaidās. Paldies par ieteikumu. Man lūdzu Nervostrong. Nervostrong – nomierinošs līdzeklis, kas stiprina nervus. Spēcīgs, izturīgs, uzticams. Japāņu. Josa akumulators – tieši tas, kas man vajadzīgs. Svinīgi makterēm. Sanāk daudz. Visam mūžam tur sanāk. Vajag tikai bišķi paklausēt, nu. Akvārijas neliels tāds kombaina akumulators. Kārtīgi jāizmazgā. Vai nu skāps izdarīgās zivs jālaiž iekšā. Tikai 15 minūtēs. Divus LB.
Paņem divus Zelta. Kad nāc iekšā, es domāju, kas tas bija pagājušais, ko mēs te baigi izpīsēt. Šis pats bija. Autolaiks. Kā mums tur ar tiem laikiem ir? 3-1-30. 25 sekundes. Jā. Ātrāk, tas nozīmē, ka man ir jālaiž 25 vēlāk. Destinos motos, dēļiņos ne vairs nepieval tev. Ir spēks, kas vārnus atbrīvo. Nekas nav spēlēt, visu radošais tež nav slēp. Tikai spēks, ko tu valdi, patiesība mierīgā, kas jāsaprot. Trūps smelts, asinīs dēļ, iet pa asmeni tur, kur zūd robežas, ko tu spēj tam pāri pierādīt. Nekas nav spēlēt, visu radošais tež nav slēp. Tikai spēks, ko tu valdi, patiesība mierīgā, kas Visu spēlējam. Nē, es domāju, ka viņi 2-3-1, jā? 2-3-1 noņems, jā. Tev jau reklāmas vēl, vai ne? Bišķiņā. Nu jā, vai tur beigās ir augā. Jo tas nākamais ir garšie, kas tad ir? Tad ir sauzāns, jā. Jā. Nē, man labāk patīk, ka viņš zied nekā raidījuma vārdu. Tur viņš dara diezgan kantai. Kaut gan es domāju, ka kantainumā pēdējo zelta talantu šovu pārspēt neviens nevar. Tas nu bija galīgs aborigents. Kurš tā? Nu, tas aktieris, kas viņu vadīja. Jā. Vispār. Es teicu sākumā, ka tās reklāmas bija, man likās, nu, bija normāls tās džeks dzīvības, jā, jo nav tāds baigais standartnieks. Tā kā viņš uzgājis tās skatūs un attaisīja to mutē, es sapratu, ka es esmu brīlies. Es gribu naudu atpakaļ. Kaut kā, jā. Kopā ar Andri Grīnvaldu. Jā, nu lūk, Double Face Deals, ātrums ir spēks. Nu, par to gan nevajadzētu aizmirst ne gājējiem, ne braucējiem, jo tas ir viens no svarīgākajiem faktoriem uz ceļa. Nu, tajā nozīmē, ka pietiekami bīstams, tādēļ ievērojam braukšanas ātruma režīmu un arī gājējiem, protams, jāņem vērā tas, ka nekad neviena mašīna mūžā nekad un nekur nav apturēta pēkšņi un strauji uz vietas un pilnīgi un pavisam. Tā kā lūk, nu tāda varbūt īsa atkāpīte satiksmes drošības virzienā, bet nu tā kā mums tāda starpsvētku nedēļa, tad droši vien, ka vajadzētu nedaudz kaut ko parunāt par to, kas ir saistīts ar Latvijas autobūvas vēsturi. Nu, jāsaka, mums viņa tā kāda nu ir, ar tādu jāiztiek. Kaut gan jāsaka, tur ir bijuši gan tādas slavenas lapus, gan arī pilnīgi tukšuma periodu, bet, nu, varētu uzskatīt, ka šī vēsture varētu būt apmēram 103 gadu garumā, jo, nu, tad, kad tā vēl bija pavisam cita Latvija, teiksim tā, 1908. gadā Krievu-Baltijas vagonu fabrikā tika izveidota autobūvas nodaļa. Nu, tur tāds diezgan slavens cilvēks bija priekšgalā, Šveices izcelsmes beļģu konstruktors Žiljens Poterā. Nu, tiešām cilvēks, kas šajā jomā ļoti labi orientējās. Nu, tad tika nolēmts, ka priekš tiem laikiem būvēt pietiekami tādu modernu mašīnu. Nu, un neskatoties uz to, ka ar tām finansēm bija gandrīz apmēram tā kā tagad, tad 1909. gada 8. jūnijā pirmais Ruso balts izbrauc pa vārtiem, un 1912. gadā jau aizgāja lielais militārais pasūtījums Krievijas armijai. Nu, un beigās Ruso balti bija viena no tā laika Krievijas lielākajām autorūpnicām ar
vairāk kā 4000 darbiniekiem, un jāsaka, arī tāda ļoti veiksmīga produkcija, jo Russo Balt, lai gan pārāk daudz to pasaulē šobrīd nav, maigi izsakoties, saglabājies, bet bija ļoti veiksmīgi dažādi modeļi. Piedāvājām arī autosportā veiksmīgi, kas tika galā ar ļoti grūtiem pārbaudījumiem, ar ātrumu rekordiem, ar dažādiem slaveniem rallijiem un tā tālāk, bet, jāsaka tā, ka 1915. gadā Rīgā ienāca vācieši un Russo Baltam nācās pārvākties no Rīgas uz Krieviju. Piedāvājām kaut kā iznāca pārvākties uzreiz uz vairākām pilsētām. Protams, ka nekas tur vairs labs nevarēja sanākt. Tad, tā teikt, neatkarīgās Latvijas laikā 1936. gadā Latvijas valdība iegādājās licenci dažādu modeļu Ford mašīnu komplektēšanai. No tā ir sākuši daudzas valstis. Ja mūsdienu Poliju ņemam, tad savā laikā, tā teikt, padomju bloku laikā viņiem bija dažas rūpnīcas, bet viņi tā tiešām izauga šajā jomā līdz, varētu teikt, autobūvas lielvalstī tieši šādā veidā, būvējot automobīļus pēc tā saucamā skrūvgriežu principa, ievedot mašīnu komplektus un pēc tam liekot uz vietas kopā. Jāsaka, tie Fordi, kas tika būvēti Latvijā, tika būvēti pēc tādiem pašiem standartiem kā Amerikā. Mašīna komplekti nāca tieši no turienes un līdz ar to kvalitātes ziņā bija līdzvērtīgi. Un 37. gada augustā pa Vairoga rūpnīcas vārtiem izbrauca pirmais kravas auto Ford Vairogs V8. Tiem laikiem ļoti progresīva konstrukcija. Un līdz 1940. gadam Vairogā sakomplektēja vairāk kā 300 vieglās un 1000 kravas automašīnas, bet atkal 1940. gads, neatkarības zaudēšana, rūpnīcas nacionalizēšana, ko varētu droši vien nosaukt vienkārši arī par izvazāšanu un sabojāšanu. Un automobīļu ražošana atsākās atkal 1950. gadā, un tas jau bija saistīts ar Rīgas autorūpnīcu vai kā mēs to vairāk pazīstam, Rīgas automobīļu fabriku, autobusu fabriku. Un jāsaka gan, ka sākotnēji tās bija tikai divas tādas eksperimentālas mašīnas, ar kurām jau pat īsti tā nopietni neviens nekur nebrauca. Bet tad sākās autobusu ēra, un jāsaka, autobusu ēra sākās pateicoties uzņēmīgiem cilvēkiem pašā Rīgā šeit, jo pēckara periods bija tāds sarežģīts Latvijā. Protams, ka viss sabiedriskais transports bija praktiski iznīcināts, izvests uz Krieviju un tā tālāk, un tādēļ ar valdības rīkojumu Latvijā bija jābūvē autobusi. Tad sākās RAF autobūva ar to, ka no Krievijas tika ievesti pilnīgi jauni GAZ 51 markas kravas automobīļi, un tos vienkārši ar autogēnu nolīdzināja līdz ar rāmi. Visas kabīnes jaunās un visas pārējās liekās detaļas nododot Lužņos, kas bija tāds ļoti ekonomisks paņēmiens, acīm redzot. Un uz šīs šasijas būvēja tā saucamo koka rafu. Vairākas versijas šim braucamajam bija. Pirmo sauc ar ARZ 651, un pēc tam rūpnīca pārbūvēja par Rīgas autobusu fabriku, kas patīkam atšķīrās no visām pārējām autobūvas rūpnīcām Padomju Savienībā, kuras visas beidzās ar AZ automobīļu zavodu. Tad parādījās tāds pieprasījums 50. gados pēc taksometriem. Un pēc tādiem lieliem autobusiem varbūt vairs nebija tik liela pieprasījuma, jo lielās rūpnīcas jau strādāja. Vajadzēja atrast kaut kādu vidusceļu, un tad, tā laika RAF galvenais inženieris Laimons Klēge atbrauc no ārzemēm, kas tajā laikā vispār bija brīnums, no Ženēvas, un pēkšņi viņam radās ideja, ka vajag mikroautobusus ražot. Tā arī tika darīts, tika atrasts atbalsts pat slavenajā Maskavas autobūvas institūtā, kas tāda ļoti nopietna iestāde, tika iepirkti pāris paraugi, lai būtu vismaz pēc kā vadīties aptuveni. Un tad paraugos trāpījās Volkswagen, kas jau tā diezgan sevi, tā teikt, parādījusi konstrukciju. Un tad, kā jau tajos laikos bija pieņemts, tad pirmie braucamie tika veltīti kādam lielam pasākumam. Tā kā Maskavā bija starptautiskais jaunatnes festivāls, tad, protams, ka pirmais RAFs arī bija RAF festivāli. Pēc tam parādījās vēl arī Sprīdītis, tāds ļoti latvisks modelis, un vēl daudz citas lietas. Jāsaka,
Latvijas bija savā laikā pietiekami labs produkts, un tās, ja nemaldos, uz 17 dažādām valstīm eksportēja. Pamatā gan uz tā saucamajām jaunatīstības valstīm, bet arī tādas diezgan nopietnas valsts ņēma vērā iespēju salīdzinoši tiem laikiem lētu un labu autobusiņu iegādāties. Vēl kas interesanti, ka Rafā nebaidījās arī eksperimentus izdarīt. Tika ļoti interesanti braucamie izstrādāti ar plasmasas virsbūvēm, ar vankeli rotoru virzuļu dzinējiem un ar dažādiem citādiem jauninājumiem. Jāsaka pat, ka tagad ļoti aktīvi izstrādātais elektroautomobīļu virziens jau Maskavas olimpiādē no mūsējiem praktiski vismaz vajadzību robežās bija atrisināts, jo maratona skrējienu pavadošais RAF mikroautobus bija elektromobīls un nekāda gaisa nepiesārņoja un viss bija kārtībā. Vienīgā problēma, kas bojāja dzīvi rafiešiem, bija tā, ka viņu domas ātrums absolūti nekādā veidā negāja kopā ar to noskaņu, kādu valdīja PSRS rūpniecībā. Tur bija komandas sistēma, pateica, šo ražos, to neražos. Diemžēl daudz kas no vēfiešu izgudrojumiem trāpīja tajā kategorijā, ko neražos. Pēc tam, kad sākās PSRS sabrukums, uz to brīdi varētu teikt, ka tā bija lielākā bet tieši mikroautobusu būvs rūpnīca PSRS. Tad arī nācās sabrukt kopā ar PSRS, jo mainījās laiki, mainījās pieprasījumi, tika izstrādāti jauni modeļi, kurus ražot nebija iespējams, gan tehniski, gan finansiāli iemeslu dēļ, un ļoti bēdīgi tas, ka varētu teikt likteņa ironija, ka pēdējais braucamrīks, kas RAF rūpnīcā tika izgatavots uz vientonnīgās kravas mašīnas RAF 3311 bāzes 1998. gadā bija katafalks. Tālūk, tas var būt tāds liktenīgs sakritība tikai, bet fakts kā tāds, ka ar automobīļu rūpniecību šobrīd arī mums vēl ir tā, kā ir. Protams, kaut ko līdzīgu autorūpniecībai demonstrē šobrīd Jelgavā esošā autobusu rūpnīca, bet ja tā nopietni, kā mēs būtu pazīstami pasaulē, tad droši vien, ka vislabākais mūsu nišas produkts joprojām ir tas, ko piedāvā Andris Dambis, kas ir licis pakaušs, kasīt un brīnīties visas pasaules auto dižgariem. Un es domāju, ka tajā jomā mēs vēl vienam otram parādīsim, kas ir Latvija un ar ko viņiem ir jārēķinās. Bet es domāju, kamēr mēs to neesam sākuši darīt, tagad laiks vēl reklāmai, tādā pirmssvētku noskaņā, varbūt nedaudz patriotiskam mūzikas gabalam. Bez tam domāju, ka laiks arī būs lieliem konkursam ar jautājumu par brīvdienām. Autolaiks. Kāda gan tev daļa gar bērniem, kas cietuši no vardarbības? Tevi taču tas neskar, tev taču nesāp. Tu taču pat nezini, kā ir, kad nav neviena uz ko paļauties. Nav kur paslēpties, nav neviena, kas aizstāvētu. Bet varbūt tu gribētu palikt. Dobrai noči, maleši. Tu liekas palaidīšu 900 64 84. Viens zvans, viens lats. Nepaej garām. Latvijas bērnu fonds. Neturi rokas kabatā, būvmateriālu. Nespēlē biljārdu. Neturi rokas kabatā, nespēlē biljārdu. Domāts. Krūza imartā pulsējumā pļauniekos. Šito mūziķi, ja mēs līdz galam diez vai nogriezīs tagad, jau diezgan, tu kādu pie 2,29 var smūg noņemt, ņemsim. Japāņu. Viņš jau 2,29? Akumulātors. 2,29. Kas man vajadzīgs? Man ievēlkās, tur vēl liko spēlē. Autolaiks. Bet gabals ir labs, man patīk. Man tik viena ausī skan marķikē. Aizgāja arī otru. Kuri mani garie māti? Nevienam nes Latviju nedosim. Latviju tauta vēl mūžīgi dzīvos, par uzvaru vienmēr mēs līksmosim. Brīvības karogi sirdī tik plīvos, nesen ir brīvota latviešu zemē, zaļās un saulainās lauku. Baigi latvieši. Grupa tērauds. Vai domājas viņu mēģinājums
Labi, jau viens otru redz, ne? Piepīpēts, tur mazs kambarīs, tur viss macē matu pūru un ne? Iedomājiet, tik attais aliņi, tik klak un latvieši, Vajag labais lūziņš viens bija, ko es atradu, bet tas arī bija par aliņu sūkšanām, to kaut kur vasarā ieliks. Viņiem mēģinājumi notiek, vai ne? Nē, nu kā baigi neiet kopā, mēs iznāk viens tāds garmatājs, tāds baigais skarbais veids. Ar latviešiem ziniet. Tur jau Skyporters arī pašās. Jā, nu es saku, nu baigi kaut kā neiet kopā. Šitā versijā viņš par to labāk nekā līviem. Man vismaz tāds šķietuši tāds maktīgāks, kaut gan līviem arī tāds skanējums. Šķita un tukšuma lietus pār zemi kad bija. Vai klasiski, jā. Kas tagad būs? Ko? Kas tagad būs? Tagad konkurss būs. Nenormāli. Ko nenormāli? Normāli. Viņš ir nenormāli. Uzmanību visiem autobraucējiem! Autolaiks! Jā, nu tiešām laiks lido vējas pārniem. Konkursa brīdis ir klāts 633414117, joprojām mūsu tālruņa numurs, un tā iepriekšējā gabala iespaidā pilnīgi grib. Bet, nu jā, balvas šodien konkursā no Autocentra rezervu Kuldīgā Ēdolas ielā 54, un jautājums būs par svētkiem un brīvdienām saistībā ar Kanādu. Tur liekas, ko tur varētu īpaši atrast, kāda sakarība starp Latviju un Kanādu, bet, nu, kaut vai vienā no pasaulē pazīstamākajām spēlēm mums ir vistiešākā sakarība. Kanādieši hokeju izgudroja, ledus hokeju ar ripu. Mēs savukārt, nu, šai pusē bijām tie, kur pirmie iesāk tādu spēlēt, pat lielajai padomju valstī ierādījām. Tā kā, nu, ir saistība. Bet, nu, labi, par to Kanādu tagad. Kanādas valdībai ir sava tāda brīvdienu politika. Nu, protams, ka tur ir arī valsts svētki iekšā brīvdienas, bet ir tāda viena īpaša valsts piešķirta brīvdiena, kurai ar valsts svētkiem faktiski nekāda sakara nav. Nu, vienkārši iedod cilvēkiem brīvu, lai viņi izpriecājās, kā saka, tiek vaļā no stresa un pēc tam var radoši strādāt. Nu, es domāju, ka Kanādā tas varētu netraucēt nākamās nedēļas darbu, ka ir viena papildus brīvdiena. Nu, tad, lūk, šī brīvdiena, papildus brīvdiena kanādiešiem pilnībā sakrīt ar kādu ārzemju automobīļa modeļa nosaukumu. Nu, tu mēģinām uzminēt, kas tas par modeli. Es domāju, ka variantu varētu būt pietiekami daudz. Halo! Labdien! Sveicināti, kas tas zvana no kurienes? Jānis no Kuldīgas. Nu, Jāni, kā domā? Nu, nebūs kāds Fiat. Fiat Lux, tāds izteiciens bija, lai top gaisa latīņu valodā. Bet nebūs, bet labi ir domājam. Halo? Halo? Jā, kas zvana? Ivo no Kuldīgas. Nu, Ivo, kā tu domās? Nē, es teikšu Audi. Audi, senvācu valodā klausies, ja? Klausies tālāk, šī nebija pareiza atbilde, bet piedalies arī turpmāk. Un tā, halo! Mārtiņš Skrundis, no? Saab. Nē, es teikšu tā, mēs tagad tā vairāk auto markas saucam, bet mums konkrēti modeli vajag. Es teikšu uzreiz, ka tā nav Eiropas marka. Kā izrunājos, vai ne? Halo! Nu, Toyota Corolla. Corolla, tad mums bija vainags tulkojumā no latīņu valodas, cik es atceros. Labi, pareizā virzienā ejam, biedri, kā teica savā laikā Ļeņins. Virziens ir pareizs, bet nav marka pareizā modelis. Halo! Jā, klausos, kas zvana? Ivo. Atkal, tu esi ļoti neatlaidīgs. Jā. No, kāda versija šoreiz? Pats apjuk, jā, negaidīt iezvanies, nav variantu. Kas dodam nākamajam iespējas? Halo! Jā, nu tagad sastrēgums radās aiz Ivo. Nu, tad mēģinām tagad vēl. Halo! Klausos, kas zvana? Mārtiņš. Mārtiņš no Ventspils. No Ventspils, nu tad jau būs. Kā domā? Honda. Honda ir, bet modelis. Akord.
Nav, bet tā kā tu esi trāpījis Marku, tad es pateikšu priekšā un tad mēģinu iezvanīties varbūt vēl vienreiz. Tā ir tā saucamā civilā brīvdiena, un tā aiziet nākamais minējums. Halo! Mārtiņš Akal. Jā, Mārtiņš Akal. Kurš Mārtiņš Akal? Honda Civic. Jā, tieši tā. Nu, es varbūt nedaudz piepalīdzēju, bet nav jau žēl starpsvētku laikā. Honda Civic, tā to arī tur Kanādā sauc Civic Holiday, jā, tā civilā brīvdiena. Nu tā, apsveic ar uzvaru konkursā. Nedaudz vēl pakarājies, kā saka, sakaros, jo mēs jau piefiksējam tālruņa numuru. Ir darīts jau. Un tas nozīmē, ka apmēram 10-15 minūšu laikā pēc raidījuma sazvanīsimies un es pastāstīšu visu, kas saistīts ar nopelnītās balvas iegūšanu. Paldies, apsveic ar uzvaru konkursā. Jā. Autolaiks. Western Country. Klaidonis, yeah! Šitais džeks, tas, kad es pēc armijas dzīvoju Bauskā, kolhozā pa mehāniķu strādāju, viņš mums bija kolhoza ansambļu vadītājs. Māris Sloka, un tāds balvas lietēji vēl tagad atcerās. Lūres mēnes, balss kā krīts, jāiet tur, kur lampas dzisīs. Tikai tad, kad pienāk brīdis, stāv muzikants un rausta stīgas. Pie galdiem gaudi cer un smej. Skan vecas dziesmas nemirstīgas, un deju placi jaunie deji. Bet kaut kur tālu prom no Rīgas, tāpat kā šeit kā cer un smej. Man ir divas līgas. Man ir divas līgas. Vienā pusē divas līgas, otrā divas LB. Divas LB. Normāli. Ko varētu uzšīberēt, ne? Ko? Varētu uzšīberēt. Jē, tu man uzlūks. Dacīt ir aizņemt šobrīd, vai studijā runāt kaut ko. Vajag paņemt 3 kāju. Gana dzers un ēs par mēru, gana dejot, daudz smiets. Drīz būs rīts un būs par vēlu, savām kājām mājās iet. Stāv muzikants un rausta stīgas, pie galdiem daudzi cer un smej. Cik viņš vēl grib spēlēt? Vēl 15 sekundes. Vai šlēlē? Bet kaut kur tālu prom no Rīgas, tāpat kā šeit kā cer un smej. Sešstūrī meģus bezgaumīgas, un likt vien lētu vīnu. Autolaiks. Kopā ar Andri Grīnvaldu. Melnās Bertas jociņi. Jā, nu viena no gaumīgākajām meitām, Melnā Berta, arī klāt, ja, savā laikā, pārēst gan savā laikā, šad tad patīk arī viņa izsprāgt pirms laika, bet, nu, anekdoti šodien, protams, par tēmu, kur pēc tam būs droši vien laiks apdomāt. Draugi sarunājās un viens stāst otram, tu zini, es tagad krāju naudu, ļoti nopietni krāju. O, kam tad tu krāji? Jaunam Lamborghini. Oho, un kā tad sokās? Diemžēl gadījās force majeure. Nu, kas tad notika? Nenoturējos un vakar par visu naudu nopirku kolu un Snickers. Autolaiks.
Jā, nu droši vien tas norāda tikai uz to, ka ļoti jābūt apdomīgiem savā dzīvē, lai nesastrādātu kaut kādas līdzīgas brīnums. Tas attiecas gan uz katru no mums personīgi, gan arī uz valsti kopumā. Un tādēļ droši vien mēs varam mēģināt paskatīties, kādas brīnums izstrādā citi un no tiem izdarīt savus secinājumus. Ļoti iespējams, ka interesanti secinājumi varētu rasties pēc tam, kad Formula 1 tagad atkal mēģinās Ameriku pārsteigt ar kaut ko. Nu, tur gan speciālisti saka, varētu būt pārsteigumi pašai Formulai 1, trase jauna un vēl daudz citu interesantu lietu, bet attiecībā uz šo starpsvētku periodu, valsts dzimšanas dienu, mūsu attieksmi pret mūsu pašu valstu un tā tālāk, es ceru, ka autolē klausītājiem tā ir pozitīva. Tad mēģināsim vienmēr atcerēties un uzturēt dzīvu vienu, varētu teikt, no cerīgākajiem ASV prezidentiem teiktos vārdus. JF Kennedijs teica, nejautā, ko valsts var dot tev. Padomā labāk, ko tu vari dot valstī. Tā kā, lūk, padomājam, ko mēs varam dot savai valstī. Viena no lietām, protams, ko mēs varam dot sevi veselus, uzņēmīgus, darbspējīgus un tā tālāk. Tāpēc atceramies par satiksmes drošību. Nu, un, protams, atceramies arī par to, ka šī būs vienkārši izcila nedēļas nogala. Nu, klimatiskie apstākļi, kādi tie būs, tādi būs. Būs brīvdienas, būs valsts svētki. Un, protams, tradicionālās lietas jau nekur nepazūd. To skaitā arī Kurzemes radio autolaiks, kurš jau pēc svētkiem tā kā būs klāt. Nu, jūs jau zināt, trešdienā pēc 17. Nu, paldies vēlreiz visiem par uzmanību. Apsveic Mārtiņu ar vienu no daudzajiem Mārtiņiem ar uzvaru konkursā. Un tiekamies pēc nedēļas. Sveiki! Šeit Andris Grīnvalds. Ik trešdienu uzreiz pēc 17. Kurzemes radio autolaiks. Laimīgu ceļu un uz tikšanos! Kurzemes radio jau 15 gadus ēterā.